Vai tev kādreiz dzīves laikā ir nācies domāt, ko Dievs ir licis tavā sirdī? Varbūt tas ir bijis kāds aicinājums, ar kuru tu dzīvo jau gadiem ilgi. Varbūt kādu vēlmi kaut ko mainīt savā dzīvē. Varbūt Dievs tev ir uzrunājis turēt rūpi par kādu cilvēku. Redziet, ne viss, ko Dievs ieliek mūsu sirdī, ir uzreiz jāizstāsta citiem. Dažas lietas vispirms ir jāizlūdz no Dieva, jāizdzīvo pašam un jāļauj tām nobriest, nostiprināties, es sacītu tādā Dieva klātbūtnē. Bībelē ir stāsts par Mariju, kur viņa notepusies pie Jēzus kājām, klausās Jēzus vārdos. Un Lūkas evaņģēlija 2. nodaļā 19. pantā ir sacīti šādi vārdi, un viņa visus šos vārdus paturēja prātā, pārdomādama tos savā sirdī. Varbūt arī tev šodien ir kaut kas, ko Dievs ir ielicis tavā sirdī. Kā to atpazīt? Kā to nosargāt? Un kā zināt, kad ir pienācis īstais laiks rīkoties? Par to, mīļie, domāsim svētdien dievkalpojumā Mateja draudzē. Uz tikšanos klātienē!